Es jau nevaru sagaidīt, ka šeit parādīsies kaut kāds cits uzvārds, izņemot no Nacionālas apvienības. Bet, kolēģi, runāsim atklāti. Pirmā darba diena, es domāju, ka jūsu smadzenes šodien ir gatavas pieņemt īstu kritiku. Kad mums vajadzēja atļaut 2 gejiem laulāties, jūs pateicāt, ka Satversmes tiesas lēmums ir sveta lieta. Mūsu tieslietu ministri te ir skraidījusi, visus mēģinājusi apvainot. Pateica, ka nedod Dievs, mēs nepildīsim Satversmes tiesas lēmumu, tas ir parlamentārā krīze. Un parlamentu var atlaist, jo 2 geji pie mums valstī ir prioritāte, vai ne, augsti godāti Rostikova kungs par iesniegto... Augsti godāti kolēģi, kad vajadzēja likumisku pamatu, lai izveidot apstākļus, lai potenciāli izraidīt vairākus tūkstošus Krievijas iedzīvotājus no Latvijas, Satversmes tiesa ir sveta lieta. Kā Latvijas parlamenta var nepildīt Satversmes tiesas lēmumu? Šodien Satversmes tiesa, mūsu augstākā tiesvara, ir lēmusi konkrēti. Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, kam pieder nekustamais īpašums Latvijas Republikas teritorijā, ir absolūti visas tiesības baudīt tādas pašas atlaides nekustamajam īpašumam un visas pārējās lietas, kas ir saistītas ar viņas saimniecisku darbību. Kolēģi, viņi maksā nodokļus, viņi absolūti godīgi ir nopirkuši nekustamo īpašumu Latvijā, viņiem ir visas tiesības, un Satversmes tiesa to ir nolēmusi. Tad kā jūs tagad rīkosieties? Gejiem ir labi, izraidīt no valsts ir labi, kad krievu valodīgiem un baltkrieviem vajag atjaunot tiesības, jo mēs taču esam Eiropa. Tiesiskuma valsts, tiesiskuma centrs. Eiropa nevar būt tāpat kā pie kaimiņiem. Pie mums ir likums, pie mums ir augstāka tiesa, un tad mēs pieņemam lēmumu, kā par. Kā šodien vienotība var balsot pret šo projektu? Kā? Jums personīgi ir tieslietu ministrs. Sieviete, kura cīnījusies par viendzimumu attiecībām, atsaucoties uz Satversmes tiesas lēmumu, pat pasakot, ka nedrīkst nepildīt. Kur viņa šodien, lai aizsargātu nākamo Satversmes tiesas lēmumu? Man bija tāds sajūta, ka tagad mūsu tieslietu ministre katru reizi, kad Satversmes tiesa pieņems lēmumu, būs šeit kā garants, ka Latvijā likumi strādā. Neatkarīgi no tā, kāda ir tā pase, kāda ir tā valoda, un neatkarīgi no tā, kāda ir ticība vai politiska piedarība, jo Satversmes tiesa ir sveta lieta. Kolēģi, šodien jūs balsosiet pret, bet jūs balsosiet paši pret saviem vārdiem, jūs pazemosiet šodien paši sevi, jo augstākā tiesa, Satversmes tiesa, ir nolēmusi, un jums ir pienākums to pildīt. Atjaunot tiesības cilvēkiem ir svarīgi, neatkarīgi no pases. Ja es izēju no jūsu logikas, augsti godāt kolēģi, tad visiem vēlētājiem, kuri ir balsojuši par progresīvo Briškinu, augsti godātā apvienotā saraksta iniciatīva, tad dodiet iniciatīvu atņemt viņiem visas iespējas balsot tālāk nākamajās vēlēšanas. Es nosacīti saku, ja ir tāda logika, ka par kaut kāda politika darbību cilvēkiem, kas par viņu balso vai kuram ir piederība pie viņa tautas, ir absolūti viss pienākumi atbildēt. Nu tad nebalsojam vairāk. Pareizi. Par progresīviem balsot nedrīkst. Pareizi, laba iniciatīva. Šeit ir pilnīgi tas pats, kolēģi. Augstākā tiesa pieņem lēmumu. Un šodien būs vienkārši godīgi parādīt, ka Latvija, kas atrodas Eiropas Savienībā, spēj stāvēt pāri visām, parādīt piemēru. Jo pie mums taču likums ir pirmā vieta, vai ne, kolēģi? Nu, sagaidīsim zvanu un redzēsim jūsu kaunu. Un, protams, Nacionāla apvienība nāciet iepakot, kā var nepildīt Satversmes tiesas lēmumu. Droši nāciet.